Nākošā nominācija ir labākais country mūzikas albums. Un aploksni atvērs Karaliskais improvizācijas teātris. Labvakar. Mēs gājām nedaudz lēnāk, iespējams pamanījāt. Patīk, ka plaudē. Jā. Jāsaka godīgi, mums ir tāda duāla sajūta pasniedzot šo balvu. Pirmkārt jau, protams, mēs esam ļoti, ļoti pagodināti, ka vispār mums kāds kaut ko prasa. Otrkārt, nedaudz sāp, ka neesam nominēti mēs šai balvai labākais country albums. Ne, it kā, protams, daudzi padomāja, jā, jums jau nav, jā, mums nav, jā. Bet tas jau netraucē nominēt. Jā? Come on. Nominējiet un mēs uzrakstīsim. Mēs jau neprasam balvu. Nu, pa īsti, mēs jau gribam, lai mūs nominē. Un pa lielam. Un mēs esam sagatavojuši, mēs neimprovizēsim, pasar Dievs. Mēs esam sagatavojuši muzikālu stāstu. Un šeit ir Ģirds, runātājs, ģitāra. Aplaus. Labais. Jā. Un tiem, kam ir vietas tur tālāk no tumbām, tie, kas prezidenta ložā, jā, tie, kas sliktāk dzird, arī dzen. Mums ir speciāli varas klausītājs, kurš rādīs surdo tulkojumu visam tam, ko es stāstu. Nu, lai aplaus, varas. Ziet, jā. Jāsaka, tajā brīdī, kad mums lūdza, vai mēs nevarētu pasniegt šo balvu, protams, ka mēs padomājām, ka mēs varētu izmantot šo iespēju sautīgos nolūkos. Un pareklamēt mūsu jauno sezonu. Pavasarī atsākās sezona. Improvizācijas teātrim. Bet mēs nolēmām, mēs neko neteiksim, nevienu vārdu. Es pat nepieminējuši 3. martu, kad tas ir tas datums, kad sākās. Vienkārši neko neteikt par to, tikai par lietu. Bekvokāls. Jā. Iespējams daudziem šķiet dīvains tas salikums, kādā iet nominācijas, ka bija country, bet ka bija hip-hops, un pēc tam uzreiz iet country. It kā kāds sakars, vai ne? Jā. Pampauze valium. Mums tas neliekās nekas dīvains. Mums tas liekas ļoti loģiski, jo, vismaz manuprāt, country un hip-hops ir pilnīgi viens un tas pats. Jā. Vienkārši viens ir pilsētā, otrs laukos. Jā. Jo kā tiek veidot dziesmu teksti abos žanros pēc principa, ko redzu, to dziedu. Un vienīgi, protams, izpausmes veidi nedaudz. Piemēram, ja būtu klasisks country dzejolis, kas varētu būt dziesmā, mīļā, bez tevis jūtos vientuļš kā staps. Tur nesien pie manis zirgu. Esmu labs, neesmu staps. Paskat apkārt, cik daudz telefona staps.
Hip-hopā tas pats skanētu daudz īsāk, vienkārši staps, 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 staps. Jā. Bet doma, kas svarīgi, abiem diviem ir viena un tā pati. Kas ar mani, jā? Ja mēs runājam par tādām vizuālām izpausmēm, abiem žanriem viņas ir ekstrēmas. Neviens nesaprot, tikai viņi paši. Country dziedātāji nesā kovboju cepures, kas it kā viņas pasargā no saules. Tad nu gan Latvijā problēma pa daudz saule. Hip-hopam arī ir ekstrēmas izpausmes, platās bikses. Ziniet, krīzes apstākļos tā liekas bišķi tā kā ņirgāšanās. No vienām hip-hopera biksēm varētu sašūt mazam bērnu dārzam drēbes. Vienīgais, kas viņus, protams, nedaudz atšķir, abos žanros solisti ir tādi, skarbie, čaļi. Vienīgais retais tikai zina, ka patiesībā country dziedātāji tiešām ir skarbie čaļi. Bet hip-hopā viņi ir ļoti jūtīgi. Ļoti jūtīgi. Pret kritiku. Ja, piemēram, kāds... es tikai kā piemēru gribētu teikt. Kā piemērs, ja? Ja kāds country dziedātājiem teiktu, tā jokojot, ziniet, man liekas, jūs mūzikas sūds, viņš noteikti neapvainotos. Varbūt jūs drusku atrautos, ja? Nedaudz. Bet pasakiet to hip-hop izpildītājiem. Jūs atrautos ļoti. Jūs atrautos ar veselu albumu, kur izstāstītu par jums visu. Par jums, par jūsu ģimeni, par jūsu bērniem, par jūsu nākotni. Un gaišākā vieta jūsu nākotnē būtu kastrācija. Wow! Tas, laikam, arī ir tas, kāpēc mums ir tik milzīgs prieks pasniegt balvu šajā nominācijā Country. Lūdzu, video!